Hokeja kluba Dinamo Rīga vadībā tuvākajā laikā varētu notikt pamatīgas pārmaiņas. To rezultātā no kluba prezidenta amata varētu šķirties esošais kluba vadītājs Viesturs Kozjols, bet viņa vietā varētu nākt nu pat no politikas aizgājušais ekspremjeras Aigars Kalvītis, liecina lietas rīcībā nonākusī neoficiālā informācija. Pats Kalvītis apstiprina, ka izmaiņas kluba vadībā varētu notikt, taču Kozjola atstādināšanu nekomentē. Šāds lēmums nav pieņemts pagaidām valdē. Es neesmu neko tādu dzirdējis. Klīst arī runas par to, ka jūs varētu pretendēt tā kā uz Rīgas Dinamo prezidentu. Vai dieniņi pietiek jau, ka es piedalos un izveidoju šo komandu. Ko jūs te visi meklējat kaut kādus amatus man šodien? Savu iespējamo atstādināšanu nekomentē arī Kozjols, kurš apgalvo, ka šāds jautājums nesot kluba padomes dienas kārtībā. Bet jums ir aizdoms, ka kaut kas tam līdzīgs varētu notikt tuvākajā laikā? Aizdoms proti prokuroriem, man nav aizdoms nekādas. Savukārt Dinamo Rīga lielākais akcionārs padomes priekšsēdētāja vietnieks Juris Savickis Kozjola atstādināšanu neapstiprina, nenoliedz. Es nevaru neapstiprināt, nenoliegt, jo mēs par to runājam un, teiksim tā, es nevaru neapstiprināt, nenoliegt. Iespējamo Kalvīša sēšanos kluba prezidenta krēslā Savickis komentē izvairīgi. Teiksim, man negribētos komentēt, jo pašreiz ir kluba prezidents Viesturs Kozjols. Savickis gaidāmās izmaiņas skaidro ar to, ka Dinamo Rīga valde esot neapmierināta ar klubu vadības darbu un cer panākt tajā uzlabojumus. Vairāk komentāru Savickis nesniedz, norādot vien, ka konkrēti lēmumi Dinamo Rīga valdē varētu tikt pieņemti jau tuvākajā laikā.